ieklausīsimies vārdos no 34. psalma. Tie raugās uz Kungu un staro, to sejas nemulsīs kaunā. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Un tu zini, Kungs, arī mēs gribētu būt šādi ļaudis, par kuriem runā psalma autors. Arī mēs gribētu raudzīties uz tevi un starot, piedzīvot tavu klātbūtni, justies droši, pārliecināti, pasargāti. Savulaik par Mūzu sacīja, un tā rakstīts vecajā derībā, ka tad, kad viņš nokāpa no Sinēja kalna ar akmens plāksnēm rokā, uz kurām bija uzrakstīti 10 baušļi, viņa seja esot spīdējusi. Tas ir bijis tās godības atspīdums, ko viņš piedzīvoja tur, augšā, Sinēja kalna virsotnē, sastopot tevi, piedzīvojot tavu klātbūtni. Šis godības starojums bija tik izteikts, ka ļaudis to nespēja uzlūkot, un Mūzum bija jāizklāj sava seja, lai pasargātu apkārtējos. Mēs varētu domāt, nu jā, tādēļ jau tas bija Mūzus, tā bija viņa sastapšanās ar tevi. Mēs jau neko tādu piedzīvot nespējam. Tur ir jābūt īpašam cilvēkam, lai piedzīvotu tavu godību, tavu klātbūtni, tik uzskatāmā veidā. Varbūt, ka tā ir. Taču psalma autors šeit nerunā par kādiem īpašiem ļaudīm, kuriem ir iespēja raudzīties uz tevi, Kungs, un piedzīvot iekšēju un ārēju starojumu. Viņš runā par vienkāršiem cilvēkiem, vēl vairāk par cilvēkiem, kas piedzīvo grūtības, ciešanas, izaicinājumus. Viņš runā par cilvēkiem, kuru gars ir salauzts un viņu sirdis satriektas. Bet tas nekas, viņos ir paļāvība uz tevi, un tieši šīs ticības un paļāvības dēļ viņi uzlūko tevi, viņi raugās uz tevi un staro. Tātad acīm redzami ir runa par kādu pieredzi, kas ir pieejama ikvienam no mums. Ne tikai kādiem īpašiem, izredzētiem ļaudīm. Bet tad ir labs jautājums. Kur mēs, cilvēki parastie, ikdienišķie, kur mēs varam meklēt tevi, kur mēs varam piedzīvot tevi, ieraudzīt tavu klātbūtni un piedzīvot, ka tava klātbūtne mūs izgaismo, ļauj mums uzplaukt un iekšēji starot. Kur meklēt tavu klātbūtni, kas liktu mums sajusties drošiem un pasargātiem? Daudzos un dažādos veidos tu, Kungs, esi mums apliecinājis, ka patiesībā tavu tuvumu varam piedzīvot jebkur šajā pasaulē, jo jau kopš pasaules iesākuma tavs gars ir caurstrāvojis šo pasauli. Nav bijis neviena tāda mirkļa, kad tu būtu atstājis šo pasauli un to pametis. Tas nozīmē, ka mums ir jāmācās būt vienkārši vērīgiem un uzmanīgiem, ieklausīties, sadzirdēt, pamanīt, ieraudzīt.
tu esi klātesošs it visā. Vienalga, vai mēs pamostamies agri no rīta un piedzīvojam saulēktu, vai mēs izejam jūras krastā un raugāmies tās viļņos un sajūtam spirdzinošo vēju, vai mēs, gluži otrādi, staigājam pa meža ēnainajām takām, vai raugāmies saulrietā un saules gaismas izgaismotajās debesīs, vai mēs ieejam kādā no mūsu pašu celtām baznīcām un tempļiem, vai mēs satiekam cilvēkus sev apkārt. Visur var Kungs ieraudzīt tavu klātbūtni, visur var pamanīt tevi, ja vien to vēlamies. Un ja to lēnām un pamazām sākam apzināties, tad patiesībā nav tādas vietas šajā pasaulē, kur mēs nevarētu smelties sev spēku. Arī pat dažkārt vienkārši apklustot un ielūkojoties pašiem sevī. Jā, mūsos ir gluži kā ielikts spogulis, kas tikai jāpavērš pareizā virzienā, lai varētu tevi ieraudzīt, tavu atspulgu sevī, un līdz ar to arī tavu gaismu, tavu labvēlību. Gluži kā dažkārt pavasara saule, kad šķiet ārā vēl ir pietiekami augsts, taču nostājoties saulē, var just tās siltumu. Tādā veidā debes Tēvs, lai kur mēs ietu, lai kas mūsu dzīvē notiktu, visur tu esi kopā ar mums. Jebkuros dzīves apstākļos, jebkurās dzīves situācijās, mēs allaž varam savas gara acis vērst uz tevi, uzlūkot tevi un just tavas mīlestības starojumu. Kā tas mūs apņem, kā tas mūs silda, kā tas mūs iedrošina. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.